Turpinām apskatīt nākošos izvēles kritērijus profesionāļu valodā. Tad mēs jau iesākam skatīties vienu no svarīgiem kritērijiem, kas ir produkts, un turpinājumā par produktu viens no svarīgiem kritērijiem ir produkta vienkāršība lietošanā. Produktam ir jābūt tik vienkāršam lietošanā, cik vien tas ir iespējams. Nākošais punkts arī ļoti svarīgs. Maksimāli liela auditorija. Ideāls produkts ir tas, kuram ir vienādi interesi gan vīriešiem, gan sievietēm, gan jauniem, gan veciem. Jo, piemēram, iedomājies, ka tu strādā ar dekoratīvo kosmētiku. Vīriešiem to vajag? Noteikti nevajag. Vai arī tu, piemēram, strādā ar produktiem priekš veselības. Jauniešiem to vajag? Noteikti nevajag. Viņi par savu veselību vispār vēl nedomā, un par savu jaunības saglabāšanu arī viņi vēl nedomā, ja viņi tāpat vēl ir jauni. Un kas šajā gadījumā ir to mērķa auditorija? Pareizi, tie ir gados veci cilvēki, kuri ir sākuši rūpēties par savu veselību un jaunību. Nākošais arī ļoti svarīgais punkts ir tirgus tendences. Ir tādi produkti, kuri ir bijuši trendā 5-10 gadus atpakaļ, bet tagad ir zaudējuši savu aktualitāti. Tīkla marketinga biznesā interesi rada tie produkti, kuri pašlaik atrodas trendā, augošā trendā. Nevis trenda virspusē, bet tieši augošā trendā. Bet tāpat laikā tam ir jābūt kaut kādam ļoti nopietnam trendam. Trendam, kurš noturēsies ilgi un būs pieprasīts vienmēr. Jo jebkuram produktam ir jāskatās tā, lai nav tā, ka viņš šodien ir pieprasīts, bet rītā viņam nevienam vairs nevajadzēs. Un šeit mēs atgriežamies pie patīk, nepatīk. Tu vari izjust siltas jūtas, pret ko tu gribi. Bet ja tu taisies uzbūvēt tīklu, tad tev ir jādomā nedaudz plašāk, tev ir jāvēro un tev ir jāanalizē. Tev ir jādomā par to, kas vienmēr paliek pieprasīts un vērtīgs jebkuram cilvēkam. Nākošais arī ļoti svarīgais punkts ir loģistikas noteikumi un uzglabāšana. Jo vieglāk ir uzglabāt produktu, jo mazāk ir apgrūtināta transportēšana, jo vieglāk būs strādāt tev un tavam tīklam. Ja tu izvēlies, piemēram, kaut kādu online pakalpojumu, tad tu uzreiz sevi atbrīvo no liekām problēmām ar loģistiku. Jo, piemēram, ir tādi produkti, kurus nedrīkst saldēt. Ir tādi produkti, kuriem nepatīk mitrums un tā tālāk un tā tālāk. Ar tādiem produktiem ir ļoti viegli iekļūt problēmās un tu vari pazaudēt savus klientus. Es, protams, saprotu, ka cilvēki ir ļoti ietiepīgi un reti mācās no citu kļūdām, bet ja tu ievērosi šo punktu, tu atbrīvosi sev no rindas ar problēmām vēl kompānijas izvēles etapā. Nākošais svarīgais punkts ir emocijas. Ir svarīgi, lai produkts izsauktu pozitīvas emocijas, lai cilvēkiem būtu patīkami par to runāt un klausīties, jo tieši pozitīvas emocijas dod prieka sajūtu, apmierinājumu no produktu un sekojošu vēlmu produktu izplatīt tālāk. Ja tas produktā ir, tas ir ideāli. Tātad, es domāju, ka tu saproti, cik pedantiskai pieejai ir jābūt produkta izvēlē. Vajag izanalizēt katru punktu, par ko es iepriekš runāju. Pēc tam tu vari izdarīt galīgo izvēli. Nevis vienkārši rīkoties no pozīcijas patīk, nepatīk. Nākošais svarīgais punkts kompānijas izvēlē tā ir ģeogrāfija. Es te domāju valstu skaitu, ar kurām strādā kompānija. Ideāli ir izvēlēties tādu kompāniju, kur strādā dažādu valstu tirgos un kurai nav fizisku robežu. Jo plašāk ir teritorija, kur notiek produktu virzīšana, jo labāk tavam biznesam un jo vairāk naudu tu nopelnīsi. Par pārējiem punktiem mēs turpināsim runāt atkal nākamajā video. Ja tev šī tēma ir aktuāla, seko līdzi, lai nepalaistu garām nākamo video.